šodienas Baltijas ministru padomes premjera tikšanās laikā pārunājam jautājumus, kas skar Latvijas izvirzītās prioritātes attiecībā uz Baltijas ministru padomu. Tātad sadarbība ekonomikas un finanšu jomā, koordinēta darbība ekonomiskās krīzes pārvarēšanai un ekonomiskās izaugsmes atjaunošanai, sadarbība drošības jomā, reģionālā drošība plašā izpratnē, kas ietveras arī gan aizsardzību, gan enerģiju, gan vidi. Un trešais Ziemeļu valstu un Baltijas valstu sadarbības stiprināšana. We can see that cooperation is becoming very practical and real, both in exchanging of experience how to fight the crisis and how to speed up recovery, and also in some longer-term developments, for example in energy sector. Our cooperation really is very strong, very effective and very fruitful, and I think that that is what allows us to feel that our optimism about the future can be very realistic. I would like to use this opportunity to say once again that according to my understanding, Valdis Dombrovskis' government made a really good job here in Latvia, and all what you did here in Latvia, it wasn't just important for Latvians and for your state, it was also important for Estonia. Bez Baltijas ministru padomes sanāksmes šodien mēs esam piedalījušies arī vairākos citos pasākumos. No rīta mums bija tikšanās visiem trim Baltijas premjeriem ar Baltkrievijas premjeru, kur pārunājām Baltijas valstu un Baltkrievijas sadarbības jautājumus, Baltkrievijas Eiropas Savienības sadarbības jautājumus un projektus, kuriem ir reģionālā nozīme. Tāpat piedalījāmies Baltijas ekonomikas fórumā un tagad plānojam tikties ar Eiropas reģionālās attīstības komisāru Hānu kungu, lai pārunātu kohēzijas politikas nākotnē.